Labdien, es esmu tērpa dizainere Sonika Pauliņa, un šīs dienas rādījumu es gribētu veltīt tam, kam ir jābūt jūsu garderobē. Pareizi pamatu garderobē ir sākt ar darbietilpīgākajiem, dārgākajiem izstrādājumiem, tātad ar virsdrēbēm. Mētelis ir izstrādājums, ko mēs pērkam uz vairākām sezonām. Līdz ar to viņam ir jābūt klasiska griezuma, kvalitatīva materiāla un ļoti pārdomātam jūsu garderobas sastāvdaļai, lai jūs viņu varētu vilkt gan ar biksēm, gan ar svārkiem, gan ar kleitām. Klasiska griezuma mētelis ir noteikti ar klasisku krāgu, klasiska garuma. Tātad garums ir ne īss, ne garš. Tātad kaut kur ap celi. Šī proporcija mums palīdzēs sakārtot pārējo garderobi. Tātad kleitas, bikses, svārkus pēc garuma, pēc proporcijas, priekš jūsu individuālā stila attīstīšanas. Klasiskam mētelim ir jābūt konservatīvam arī savās krāsu izvēlē. Tātad pelēks, melns, beišīgs, tumši zils. Ja jūs viņu gribat veidot kā bāzi, viņš nedrīkst būt uzkrītošs, krāsains, jo līdz ar to jums būs grūtāk veidot visu savu pārējo garderobi. Jo mētelis nosedz žaketi, bikses, kleitu, svārkus. Klasiskam mētelim nevajadzētu būt daudz sadomātu detaļu. Tas ir uzkrītoši izteiktu detaļu, kur noteikti varētu jums apnikt pēc pirmās sezonas. Klasiskais mētelis ir ilgspēlējoša lieta. Nākamā tēma ir žaketes. Es jums ieteiktu izvēlēties gan garu žaketi, gan īsu. Attiecīgi katrai no viņām ir savi kompanjoni – bikses, svārki vai kleitas. Īsa žakete noteikti jūsu kājas pagarinās, kas ir katras sievietes sapnis. Universālāk noteikti būs garā žakete. Ar garo žaketi jūs varat vilkt gan bikses, gan svārkus, gan kleitas. Ar īso žaketi jums būs jāpārdomā, kas ir tas, ko jūs pie viņas velkat klāt. Es ieteiktu noteikti kleitu, jo ar biksēm un īso žaketi jums ir jāpārdomā jostas vietas noformējums. Josta, blūzi ārpus biksēm, blūza biksēs, tops virs biksēm, iekš biksēm. Tātad te ir vairāk nianšu. Ar garo žaketi ir vieglāk. Abas tādēļ, kad jūsu skapī ir jābūt gan kleitai, gan biksēm, gan svārkiem. Nekas nav sievišķīgāks par šauriem zīmuļu svārkiem. Tie ir pats sievišķības iemiesojums. Tādiem ir jābūt katras sievietes garderobē. Kā otra versija ir A formas silueta svārki, vai nu viņi ir gari, vai midī, vai līdz celiņu klasiski. Arī tādiem ir jābūt ziemas garderobē. It kā viens izstrādājums svārki, bet dažādi pēc formas un izpildījuma ir kā tāda universāla bāze jūsu garderobē. Tie ļoti jauki papildinās žaketi, mēteļus un kardigānus un pārējo visu, kas būs jūsu garderobē. Klasiskiem svārkiem, tāpat kā visiem izstrādājumiem, par ko mēs šodien runājam, ir jābūt klasiskā bāzes tonī. Tātad tie ir neuzkrītoši, neitrāli, kvalitatīvi pārbaudīti klasiskie toņi. Pelēks, melns, beišīgs, tumši zils. Atrast ideālās bikses ir katras sievietes sarežģītākais uzdevums. Ir kā klasisks pēc formas un krāsas, bet viņu griezums var būt niansēti, bet sarežģīts. Bikses var būt ar taisniem galiem, kā šīs no klasiska auduma, vai šādas te sašaurinātas no trikotāžas. Gan vienām, gan otrām ir jābūt jūsu garderobē. Tās jauki papildināsies gan ar žaketi, gan ar mēteli, gan ar kardiganu, gan ar blūzi. Bikšu priekšrocība ziemas sezonā ir tāda, ka viņas noteikti jūs sildīs un padarīs jūsu kustības komfortablākas. Manuprāt, universālākā garderobas sastāvdaļa – mazā, tumšā kleitiņa. Jūs redzat man rokās gan klasisku sašaurinātu uz leju modeli, gan kā otra versija A silueta modeli. It kā tik vienkārši, tik lakoniski, bet tik universāli. Neliela piepūle jostiņa, piespraudīti un jūs iegūstat arī vakarkleitu. Iegādājoties mazo kleitiņu, ir ļoti svarīgi, lai viņa būtu lakoniska, bez liekām detaļām, bez liekiem spīdumiem, bez akcentiem. Varbūt vienīgais vēlams ir kvalitatīvas griezuma līnijas un kvalitatīvs materiāls. Iespēja variēt ar rotas lietām un aksesuāriem. Lai viņi būtu neitrāli, lai viņi būtu ilgspēlējoši, lai jūs viņu varētu uzvilkt vienreiz, pieliekot klāt aksesuārus, jūs iegūstat visu jaunu kleitu, kaut gan tajā pašā laikā tā ir tieši tā pati kleita. Kā papildinājums virsējai grupai neiztrūkstoši ir baltā klasiskā blūzīte. Bet baltā klasiskā blūzīte var droši arī aizvietoties ar šādu te klasisku trikotāžu, viskozes trikotāžu topu ar garām piedurknēm un laiviņas kaklu, ar 3/4 piedurknīti vai ar paaugstināto kakla izgriežumu. Šīm lietām ir jābūt jūsu skapī ziemas garderobē. Šis noteikti ir tikai pamats jūsu ideālajai kolekcijai, bet pārējos papildinājumus es ieteiktu jums meklēt Vaidas veikalos. Mūsu jaukās pārdevējas jums noteikti palīdzēs. Uz tikšanos!